Šodien valdība, valdošā koalīcija nāca klajā ar priecīgu ziņu. Visticamāk, varbūt priecīgi jau laikam tomēr arī pašiem priekš sevis koalīcijai, ka tie 50 miljoni vajadzīgi ir salasīti, tad budžeta konsolidācija ir iespējama un atrast visi iespējamie risinājumi ir. Es neiedziļināšos detaļās, kā tad, no kurien šī naudiņa radīsies, nekā priecīgi tajā, protams, visā nav, būs jāmaksā. Viss kļūst dārgāk, viss tas nosacīti, bet kļūst dārgāks atsevišķas preces un pakalpojumi. Bet par to varbūt runāsim mazāk. Mani šajā visā sakarā, tas tiks analizēts vēl neapšaubām tuvākajā laikā, dziļāk un nopietnāk, bet mani divas lietas, par ko es gribētu jums teikt. Viena mani šokēja ārkārtīgi, un tā ir šodien Delfos lasu, ka, Finanšu ministrija, kad atsūtīja uz šo koalīcijas sēdi sagatavotu informatīvo ziņojumu, pavadvēstuli, un šajā pavadvēstulē ir rakstīts, ka valdība par šī gada budžetu tomēr būtu šai valdībai jālemj slepeni, jo, un tagad nāk citāts, lai neizraisītu negatīvu rezonanci sabiedrībā. Šis man pārsteidza ārkārtīgi. Es kaut kā domāju, ka pie varas esošie vismaz partiju apvienību vienotība visu laiku ir nākos klajā ar ideju, ka mēs esam par jaunu veidu politiku, par atklātību, par jaunu morāli ētisko politiku. Kaut kā, kungi un dāmas, es nesaskatu šajā te, lai neizraisīt negatīvu rezonanci sabiedrībā, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Tas, man liekas, ne tuvu nav jauns uzstādījums un jauns piedāvājums Latvijas politikai. Es domāju, ka te arī ir sabiedrībai un vēlētājiem ir ko padomāt un izdarīt savus secinājumus. Bet otra lieta ir tā, ka ir jau labi mājas darbs tā kā izpildīts, lai mūs pēc tam ar koku pa sniegotiem laukiem netrankātu aizdevēji, tie 50 miljoni ir atrasti. Taču tos vērtēs, vai vispār tos pieņems par labu esam, tas ir pilnīgi cits jautājums, jo aizdevēji skatīsies. Un mums ir šobrīd ekskluzīvi iespēja, mēs viesojamies Briselē, un tur runājam ar cilvēku, kas Eiropas komisijā tieši atbild par to, kā Latvija tad ko piedāvās. Viņš būs tas, kas izvērtēs un teiks gala vārdu šis cilvēks, vai to var pieņemt par pilnu, un vai tas būs tas, kas arī mums it kā ļaus braukt uz Briseli un vispār uzvesties Eiropas telpā kā nopietniem partneriem. Tad, lūk, turpmākajās minūtēs viņa pārdomas par to, kas šeit Latvijā ir, un arī par budžeta jautājumiem. Atkārtotā šī gada budžeta samazināšana par aizdevēju prasītajiem 50 miljoniem latu valdībai sagādā nemazums galvas sāpju. Tās paredz gan ēnu ekonomikas apkarošanu, azartspēļu nodokļu palielināšanu, degvielas akcijas izlīdzināšanu Baltijas valstu starpā, kas nozīmē degvielas cenu celšanos, un valsts pārvaldē strādājošo algu samazināšanu. Valdības vīri šausmās saķēruši galvas saka, ka jau vairs nav kur un nav ko mazināt. Aizdevēji pastāv uz prasītajiem 50 miljoniem, uzsverot, ka citādi cietīs Latvijas kredītreitingi, kas varētu sadārdzināt maksu par aizņēmumu, un arī mērķis 6% budžeta deficīts šogad un 3% nākamgad var palikt grūtāk sasniedzams. Premjers uzsver, ka būtiskākais ir aizdevēju saskaņojums, un mums pašiem 50 miljoni nemaz nesot vajadzīgi, jo budžeta deficīts jau tagad ir 5,4%, tātad zem prasītā. Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija aicina nedzīvot ilūzijās, jo pašreizējo optimismu var mainīt gan ekonomiskā situācija pasaulē, gan negaidītas situācijas. Ir jābūt budžeta korekcijai par 50 miljoniem latu, bet šīs korekcijas mēs vēlamies redzēt kā daļu no turpmākajos gados veicamās budžeta konsolidācijas. Ja to darīsim konsekventi un lēnām jau tagad, tad nākamajos gados nebūs vajadzīgs tik liels samazinājums, lai sasniegtu 3% budžeta deficītu. Mēs esam snieguši vispārīgas rekomendācijas. Diskusijās ar valdību mēs pārsvarā skaidrojam, kā tie mēri un korekcijas, ko viņi ir pieņēmuši, saskana ar mūsu principiem par ilgtspējību, konkurētspēju un izpratni. Premjers un valdība mēģinās pārliecināt aizdevējus ieņēmumus no ēnu ekonomikas apkarošanas ieskaitīt pie vajadzīgajiem 50 miljoniem. Pagaidām aizdevēji no plānotajiem 15 par reāliem uzskata tikai 9 miljonus un neizskatās, ka kaut kas varētu mainīties. Zinu, ka koalīcijas iekšienē ir saspringtas diskusijas. Mēs ceram uz drīz rezultātu un novērtējam jūsu politiķu pūles, un diskusijas patiešām notiek. Ir jomas, kurās mēs jūsu politiķus iedrošinām no vienas puses, piemēram, par ēnu ekonomikas apkarošanu, kas ir ļoti būtiski, lai palielinātu budžeta ieņēmumus, neceļot nodokļus. No otras puses, mēs esam piesardzīgi, lai šī cīņa pati par sevi neradītu caurumus budžetā. Gaidot ienākums, tiek tērēti milzu līdzekļi un beigās ienākumu nav. Ir svarīgi saprast, ka budžetā būs ienākumi no cīņas ar ēnu ekonomiku, bet būtu labāk, ja šogad tos nepieņemt par pašsaprotamiem. Ja šogad valdības izstrādātā stratēģija, kas ir ambicioza un laba, nesīs augļus, tad tas samazinās budžeta konsolidāciju 2012. gadā.
Lielākā daļa, vismaz 2/3 no šī gada budžetā jau ieekonomētajiem 290 miljoniem latu iegūti uz ieņēmumu rēķina, palielinot nodokļus. Aizdevēji norāda, lai būtu balanss, jādomā arī par izdevumu samazināšanu. Izdevumu samazināšanas jautājumā joprojām pietrūkst mērķtiecības. Ir jārada dubultais koncepts, respektīvi jāpalīdz tiem, kuriem tas tiešām ir vajadzīgs, jo Latvijā pastāv lielākā nevienlīdzība Eiropas Savienībā, un ir daudz cilvēku, kuriem palīdzība patiesi ir nepieciešama, īpaši tiem, kuriem ir ļoti zemi ienākumi. Ir specifiskas grupas, kuras varētu saņemt vairāk palīdzības no valsts nekā tas ir tagad, un vienlaikus ir cilvēki, kuri varētu piedalīties šīs palīdzības nodrošināšanā. Protams, tas ir tāds vispārīgs uzstādījums. Tāpat, manuprāt, joprojām ir problēmas ar valsts pārvaldes efektivitāti. Ir jomas, kur kaut kas ir darīts, bet ir tikpat daudz, kur vēl būtu jāpiestrādā. Pirms vēlēšanām vienā balsī solījuši nemazināt pensijas un sociālos pabalstus, politiķi tagad greizi norāda, ka sociālo budžetu mazināt prasa aizdevēji, kuri savukārt dalās tikai ar vispārīgiem ieteikumiem. Ir grūti izvērtēt atsevišķas budžeta daļas, neraugoties uz sistēmu kopumā. Daudzās jomās ir grūti atrast, kur vēl ko nogriezt, bet, manuprāt, viss ir atkarīgs no tā, kā to dara. Runājot par sociālo budžetu, kas ir lielākā budžeta sadaļa, es neesmu pārliecināts, ka tas ir sociāls pēc būtības. Ja jūs dalāt naudu visiem, tad kāds ir sociālais mērķis? Mērķis ir atbalstīt tos, kam tas tiešām nepieciešams. Tā kā tas ir ierosinājums no mūsu puses – izvērtēt sociālo budžetu konstruktīvā veidā. Cīņai par noteiktiem budžeta deficīta procentiem ir divi mērķi, ne tikai ekonomikas sakārtošana. 3% budžeta deficīts ir viens no noteikumiem, lai pievienotos eirozonai. Pēdējā laika krīzes Eiropā vēlreiz pierāda, cik grūti mazāk attīstītajām Eiropas valstīm ir iekļauties eiro klubiņā. Būt gataviem iestāties eirozonā nozīmē būt stipriem, īpaši tāpēc, ka esam redzējuši, ka eirozonā dzīvot nav viegli. Pagājušo gadu krīzes rāda, ka ir jābūt stipriem un nepārtraukti jāturpina būt stipriem. Pieņemt atbilstoši direktīvas un ievērot finanšu disciplīnu. Kā valsts jūs jau tagad saskaraties ar tām grūtībām, kurām saskaras eirozona. Jūs nevarat izmantot monetāros instrumentus, jo jums ir stingra piesaiste eiro. Un šīs piesaistes zaudēšana rada izmaksas un nenoteiktību. Turklāt jūs tagad uzņematies eirozonas grūtības un netiekat pie labumiem, ko tā var piedāvāt. Tas ir vieglas naudas pārskaitījumi, izvairīšanās no riskiem, vieglāk investoru piesaist no Eiropas un Eiropas tirgus, kur neviens nešaubās par iespējamām valūtas kursu svārstībām.